šādas sēkliņas taisa, kas saka, lai viņas dīgtu pareizi, uztaisa tādas bumbiņas. Nu, es esmu paņēmis mālus, izsijājis sietiņā, paņems kompostu un tikpat lielā daudzuma kompostu kā mālas pulverveidā. Iemet iekšā buņģā ar ūdeni virsū un lai paliek tāda kā ķēpa. Ripina bumbiņu, iedobumu taisa un tad sēkliņas. Te ļoti maziņas sīkas sēkliņas, pampas zāles sēkliņas. Negrib īsti ķerties klāt. Jāmitrina pirkstu. Te man ir 4 vai 3. Un es viņas ieberžu iekšā savā bumbiņā un saspiežu. Tā es viņu lieku žūt pa nakti. Ir bumbiņa tāda bezmaz apaļa. Viņas noliek, lai viņas šūst. Nākamā rītā būs sausas. Tad varat viņas ielikt vienā buņģā, burkā un sasaldēt drusku. Jo sēkliņām varētu būt, nevis visām sēkļiem ir, bet tāda tā kā plēvīte, kas ir jāiesprākst, un tad viņi labāk var dīgt pavasarī. Drošības pēc es to daru. Un te ir tipa pampas zāle, ko es tagad taisu. Man ir arī zilie pulkstenīši, lielie. Un tāds graznas puķītes, nezinu, kā latviski viņas sauc. Te arī tā huzāra podziņas, zviedriski viņas sauc. Kas te ir vēl? Neaizmirstu lītas Bellamy Blue. Prinča Gustava acis. Un tad iztais tādu iedobumiņa puļķi, centimetru 2, iesit zemē, ieliek bumbiņu iekšā un aiziet prom. Un sēkliņas pašas lemj, kad viņas dīgs. Tad viņam ir starts ar kompostu un māli satur to kompostu vienā bumbiņā. Šādas lietas taisa Angļi, kam apnikās betons un asfalts un dzelži Londonā un taisīja tādu biedrību. Guerrilla Gardener, Guerillas, tas ir pretestības kustības dārznieki tipā.